Sveiciens saules un vēja stāstos. Mans vārds ir Elīna Balckara, un šeit savos piedzīvojumos dalās tie avantūristi, kuru ikdienu pozitīvi ietekmējusi un mainījusi saules un vēja enerģija. Un šoreiz savā stāstā dalīsies ultramaratonists Guntars Logins. Čau, Gunter! Čau, Elīna! Gunter, es zinu, ka tu savus lielos maratonus esi skrējis Austrālijā, Āfrikā, Dienvidamerikā, Jaunzēlandē, Eiropā, viskaut kur pasaules dažādās malās, bet kāpēc ir jāskrien visur tajās tālajās vietās, ja var arī aizskriet, nezinu, no Rīgas līdz Valmierai? Tas patiesībā ir ļoti labs jautājums, un droši vien katram tā motivācija skriet ir savādāka. Ja cilvēks skrien varbūt, teiksim, tikai priekš veselības vai lai labi justos, tik tiešām pietiek, var aiziet uz piemājas mežu un izskrieties un būt vesels. Manā gadījumā es šo skriešanu kaut kā veiksmīgi apvienoju ar ceļošanu, respektīvi, ja es uz kādu no valstīm braucu, tad es cenšos atrast un meklēt, kas būtu tie foršie skrējieni, kurus pieveicot es varētu izbaudīt arī tās konkrētās valsts vai kontinenta dabu, cilvēku kultūru un teikt, piedzīvot to vēl pilnesenīgāk nekā varbūt vienkārši kā aizbraucot kā turists uz apskates objektiem. Kas ir tas, ko var ieraudzīt dabā šādā veidā, skrienot, ko tu nevarētu nekādi citādi iepazīt? Noteikti tas būtu tas, ka ielīst un nonākt tādos apvidos, kuros visticamāk tādā parastā turista autobusā cilvēkus neved. Tās var būt tādas nomaļākas vietas, kalnos, kur tik tiešām ir stundām reizēm jākāpj. Toties tie skati tur augšā ir noteikti tā vērti. Tā kā es teiktu, ka tā dabas daudzveidība un skati un noteikti arī pierādīt sev un izaicināt sevi, ka es to varu un tā teikt, pierādīt sev. Kuri noskrietie kilometri tev pašam atmiņā ir palikuši visspilgtāk? Pirmkārt, īstenībā, es tev varētu sākumā pajautāt, vai tu zini, cik tu esi noskrējis kopā savā dzīvē? Wow. Es sāku skriet oficiāli nākamajā gadā būs 20 gadi. Un, protams, ka pašā sākumā vēl skolas laikos tie bija tādi rudens krosi, un tur varbūt vienreiz nedēļā iziet skriet, bet kopumā būs 20 gadi, un vidēji, tādi nopietni skrējas, esmu varbūt pusi no šiem, un tad vidēji gadā tad sanāk varbūt 2-3 tūkstoši kilometru. Noskriet treniņos plus sacensībās aptuveni. Tas tāds ļoti rupšs minējums. Tev noteikti ir kāda ierīce, kas tev pieraksta visu, tev vajadzētu saskaitīt kopā. Pa šo laiku es esmu nomainījis laikam 3 pulksteņus, un tad patiesībā par cik es visu laiku esmu lietojis vienas brenda markas pulksteni, es joprojām varu atrast savus treniņus no 2008. Gada un redzēt, kā es esmu trenējies un ko tad un kur es esmu kartē skrējis arī tajā laikā. Tā kā jā. Tad tev mājasdarbs, tev jāuztais tāds visaptverošs, pirmkārt karte un otrkārt tie kilometri jāsaskaita. Bet vai tu varētu pateikt, kuri no tiem noskrietajiem kilometriem starp visiem tiem entajiem tūkstošiem tev pašam palikuši atmiņā visspilgtāk? Varbūt var izveidot tādu, nezinu, personīgo kilometru top 3. Top 3 noteikti atmiņā ir palicis tāds pirmais īstais ultramaratons Jaunzēlandē. Es tolaik dzīvoju Austrālijā, un tad man likās, ka ir vērts aizbraukt. Ja reiz esmu tik tālu aizbraucis, tad arī apciemot Jaunzēlandi. Un tur es noskrēju tādu pirmo īsto ultramaratonu, un bija ļoti interesanti, ka tur Jaunzēlandē bija ļoti karsta vasara, bet tajā nedēļas nogalē, kad notika ultramaratons, bija lietusgāzes. Un tad tā visa trase bija pa mežiem, pa dubļiem, un kājas bija mitras visas 14 stundas, ko man tas prasīja. Un pēc šī skrējiena man nogāja no 6 kāju nagi. Līdz ar to tas ir palicis atmiņā kā tāda pirmā īstā sāpīgā, bet arī pozitīvā ziņā labā pieredze skriešanā. Tad kā otrajā vietā es droši vien liktu Sahāras tūkstneša maratonu, kas bija pavisam savādāks tādā ziņā, ka tas nebija skrējiens, tā teikt, kad ir starts un uzreiz līdz finišam, bet gan tāds 6 dienu skrējiens, kur tu dzīvo tuksnesī,
tev viss ekipējums ir pašam līdzi jānes, un tev viss uzturs ekipējums ir līdzi. Un tad tāda 6 dienu dzīve tuksnesī bez jebkādām tehnoloģijām, atslēgties pilnīgi no visām lietām un spēt sadalīt spēku uz šīm 6 dienām, lai veiksmīgi tiktu līdz finišam. Un trešā vieta būtu dalīta starp Austrālijas ultramaratonu, kas ir netālu no Sidnejas, kas ir ļoti skaistā dabas rezervātā, kur ļoti fantastiski skati, un Dienvidāfrikā Keiptaunā, kas pati par sevi kā pilsēta ļoti unikāla, pie okeāna ar klintīm, un tad tāds pilsētas dabas sajaukums kopā. Tā kā es teiktu, ka šis būtu top 3 ar 4 sacensībām, jā. Mēs noteikti parunāsim gan par tām lielajām lietavām, gan par tūkstnesi un to, kā ir izdzīvot tajā, bet man ir tāds ieradums, ka katru reizi, kad es satieku kādu cilvēku, kurš skrien garos maratonus, man ir jāpajautā, par ko tu domā, tad, kad tu skrien. Kas notiek tavā galvā? Jāsaka, ka atkarīgs no tā brīža laika perioda, piemēram, ja tas laika periods līdz tam maratonam ir bijis tāds, kur man darbā ir bijis intensīvāks, tad es atbrīvojos no visām šīm, tā teikt, uzkrātajām emocijām tur. Bet kopumā mainās noteikti. Teiksim, ja skrējiens lielākoties naktī, kas bieži vien tas tā arī ir, tad tas patiesībā domām nav vietas, jo visu laiku jākoncentrējās, sev skatīties zem kājām, lai nepakristu, varbūt vēl tur no kādas klins nokristu. Tāda ļoti koncentrācija uz to, ko es daru, bez tādām īpašām domām. Bet visbiežāk tas ir tomēr tāds, teiktu, ka atbrīvoties no visa tā, kas ikdienā sakrājies, tā teikt, izsportot to no sava organisma ķermeņa ārā, un tad būt tādam ļoti mierīgam, bez stresa, bez uztraukumiem, bez kaut kādām bažām, un tāda justies ļoti, ļoti fiziski, mentāli, emocionāli svaigam. Man patīk tas, kā tu teici, izsportot no sevis ārā. Man liekas, tas ir punkts, pie kā pieturēties. Bet tu iepriekš pieminēji tūkstnesi, ja pareizi saprotu, tas bija Marathon des Sables, kas notiek Marokā, tātad 6 dienas skriet ar visu uz muguras, kas ir tā kā bišķiņ kļūt par bruņurupuci, ja? Es nezinu, cik ļoti tas salēlina vēl tevi, bet tūkstnesis ir vieta, kur ļoti labi var izjust gan saules, gan vēja enerģiju. Saki, kurš no abiem šiem spēkiem tūkstnesī tev bija izaicinošāks? Klasiski liktos, ka tūkstnesī saule ir tā, kas visvairāk ietekmē un cepina. Un tā tik tiešām var būt. Šis maratons, kad es piedalījos, tas bija 36. pēc skaita. Un tik tiešām ir karstie gadi, kad temperatūras uzkāp līdz plus 40 grādiem, un tik tiešām liela daļa izstājās, jo vienkārši nespēja panest to karstumu. Mūsu gadījumā temperatūras bija ap 30 grādiem, kas bija karsti, bet nebija kritiski. Vismaz manam organismam. Un es teiktu, ka manā gadījumā mani vairāk ietekmēja un no līdzsvara izsita vējš, jo divas no šīm 6 dienām bija smilšu vētras, kas mūsu nometni plosīja tā, ka likās, ka viss aizlidos pa gaisu visu nakti un faktiski nebija iespējams no smiltīm tikt vaļā. Mēs gulējām vienkārši gandrīz tāda kā smilšu kaudzē. Plus arī vienā no šīm dienām vējš, kamēr es biju izgājis no telts. Tās teltis tāds nosacīts, tas ir palaks, kas ir uzklāts uz vairākiem mietiem. Tās mēs saucām par teltīm. Bet, kamēr es biju izgājis ārā, mēs arī līdzi nesām guļamais un paklāņš, un tad manu paklāņu vējš kaut kur aiznesa prom, un tad man pēdējās 3 dienas bija jāguļ uz zemes. Līdz ar to, un plus arī, teiksim, arī paša skrējiena laikā tas vējš, reizēm arī pretvējš bija tik spēcīgs, ka, kad viņš pūš tos tuksnesī, tos smalkos smilšu graudus, viņa atsitoties pret, teiksim, kājām vai ķermeni, ir sajūta, ka rada tām kāds dur. Tik spēcīgi tās smiltis dzen un viņas atsitoties, tad pret ķermeni liekas, ka
Es teiktu, ka šo 2 dienu dēļ, kad bija ļoti spēcīgas vētras smilšu, es teiktu, ka vējš bija izaicinošāks nekā karstums. Es esmu tas cilvēks, kuram, man liekas, pietiek mazam vējiņam pie jūras uzpūst, ka tās smiltis visur salien un man jau sāk kaitināt. Kas tajā brīdī ir grūtāk? Tas ir fiziski vai mentāli lielāks izaicinājums tikt galā ar to vēju pašu par sevi un ar tā radītajām sakām? Kopumā ultramaratoni kā tādi, es teiktu, ka ir lielākā mērā mentāli izaicinājums, jo grūti būs un sāpēs šā vai tā. Vienam tas būs pie 20 km, vienam pie 40 un spēt ar šīm sāpēm, diskomfortu sadzīvot. Tas ir tāds zināms izaicinājums. Es nevaru teikt, ka esmu pilnībā ticis un iemācījies to izdarīt, bet zināmā mērā man ir izdevies iemācīties atslēgt emocijas, nedomāt, nejust, bet vienkārši kaut kādos brīžos arī kā robotam vienkārši kustēties uz priekšu, lai tas katrs solis man tuvāk finišam arī nes. Līdz ar to tā neapstāties, nesēdēt, jo tad paliek vēl grūtāk pēc tam turpināt. Kas ir tās lietas, ko par sauli un vēju var uzzināt tikai tuksnesī? Jāsaka tā, ka kopumā dažādiem skrējējiem cilvēkiem saule dažādi ietekmē. Es parasti cenšos arī īstenībā citos skrējienos, ne tuksnesī, ļoti maksimāli saģērbties tā, lai saule man netiek klāt. Es skrienu garajā kreklā, pat ja ir karsti, jo tad, kad teiksim, pēc tam saule piededzina ādu vai ir karsti, tad ir kā neliekās, varbūt pat ir mākoņi, bet tik un tā dienas beigās āda ir apsārtusi. Un es arī velku cepuri, kas nostec kaklu. Mums šogad bija viens skrējiens pāri Grankanārijas salai, un viens no Latvijas skrējējiem, viņam bija tikai cepure, un tad tā diena it kā nebija pārāk karsta, tā saule varbūt pāris stundas bija tāda acīm redzama. Viņam vienkārši viss kakls bija čūlās no tā, ka saule bija sacepinājusi, tā teikt, to kaklu. Līdz ar to, ka saulē es teiktu, ka ir daudz vairāk enerģijas un spēka nekā mēs to pamanām tikai dienas beigās, kad jau ir par vēlu un kad ir jāziež krēmi vai kaut krējums jāliek vai ko kurš dara. Tikai manā gadījumā es cenšos no saules maksimāli sevi pasargāt. Labāk, lai ir mazliet siltāk garajā kreklā, nekā pēc tam esmu viss sarkans, apdedzis, tā teikt, no saules. Bet no vēja grūtāk noslēpties? No vēja ir grūtāk noslēpties. Vēl tāds izaicinājums liels tuksnesī, piemēram, no vēja ir tas, ka viņš salien pilnīgi visur, un pat ja mums ir speciāli apavi ar tādām getrām un zeķēm, lai smiltis netiktu apavos, jau no pirmās dienas ir tulznes, un tas ir viens no tādiem, ierastām takām. Tuksnesī bija tāds, ka tiklīdz finišē, mazliet atpūšās un dodās uz lazareti, kur tās smiltis, ko vējš sapūš, apavos un visur citur, tad tās tulznes apkopja. Un tur bija 2 rindas. Ja cilvēks bija pats gatavs sev pārdurt tulznes un griezt, iztukšot to visu, tad varēja diezgan ātri tikt galā. Bet, ja kāds nevarēja sev pārdurt vai griezt, tad bija jāstāv garajā mediķu tajā rindā. Bet kopumā pa to nedēļu nebija nevienas brīvas vietas no tulznām uz pēdām. Kājas bija tik ļoti uzpampušas, ka tajos apavos, kas jau tā bija izmēru par lielu, speciāli pirkti, viņas tik ļoti uzpampa, ka bija diezgan grūti dabūt iekšā, ar sāpēm nācās. Tā kā abi divi, gan saule, gan vējš bija tie, kas lielā mērā izaicināja fiziski, mentāli, emocionāli tuksnesī. Un kas ir tas, ko tuksnesī var uzzināt par sevi? Tas patiesībā arī ir tas svarīgākais kopumā skriešanā, gan tuksnesī, gan kalnos. Es piekrītu šim varbūt tādai domu virzienam, ka tad, kad mēs iekarojam kādu virsotni, mēs īstenībā neiekarojam kalnu, mēs iekarojam paši sevi. Un es cenšos būt ļoti tāds pazemīgs, kad izejot uz katra starta, apzinoties, ka
man var būt milzīgas ambīcijas un mērķi kaut ko sasniegt, bet ja tajā brīdī dabai vai kalniem patiksies savādāk, es varu arī nefinišēt. Un ir regulāri dažādi ultramaratoni. Pat bija viens Spānijā, kur vienkārši uznāk tādi laikapstākļi, vētra kalnos, kad respektīvi to sacensības pārtrauc un nevienam neļauj doties kalnos, jo tas vienkārši vairs nav droši. Un tāpēc tāda pārgalvībai vai augstprātībai kalnos, tuksnešos, pie tādiem izaicinājumiem, manuprāt, nav īsti vietas. Cenšos būt ļoti pazemīgs, jeb angliski ir tas vārds humble, un nesacerēties, nesadomāties, ka es tagad esmu baigais sportists un baigi trenējies, bet gan tiešām iziet uz starta, izaicināt sevi, varbūt pierādīt kaut ko sev, iziet no komforta zonas, bet ne pārgalvīgi uz to skatīties. Interesanti, ka tu to piemini, jo es domāju, ka daudz cilvēki, kuri klausītos tevus stāstus un redzētu, kas ir tas, ko tu dari savā ikdienā, varētu teikt, ka tas Guntars taču ir galīgi pārgalvīgs. Trakais. Kuram jāskrien 6 dienas cauri tuksnesim? Kā to ņem? Es teiktu, ka varbūt reizēm pārgalvīgi un traki ir 6 dienas sēdēt mājās un nedarīt neko. Tas atkarīgs no tā, kā uz to skatās, un katram ir savas ambīcijas, mērķi, aizraušanās, un es nevienā brīdī nevaru apgalvot, ka skriešana ir pārāka par varbūt adīšanu vai nūjošanu vai kaut ko citu. Katram ir savs. Es cenšos neuzspiest nevienam un neteikt, ka tev obligāti jāskrien un tev noteikti tas ir jāpiedzīvo, bet gan katram ir savs. Un jāsaka tā, ka nav jābrauc uz kalniem un tuksnešiem, lai to izbaudītu. Tikpat labi var mājās iziet izskriet, vai Latvijā ir brīnišķīgs taku skriešanas seriāls Stirnubuks, uz kuru var aizbraukt un izbaudīt Latvijas mežus. Un godīgi sakot, kāpjot tajos Latvijas pauguros, liksies, ka tie kalni ir tik lieli, ka nekad nebūtu domājis, ka arī Latvijā ir kalni. Tā kā absolūti. Tajā brīdī, kad esi jau noskrējis 20-25 km, un tad vēl tev pēdējais finiša kalns, tad liekas, ka nav jābrauc uz Alpiem vai kādiem citiem kalniem, ka arī šeit to pašu var dabūt. Visi šie piedzīvojumi, gan tie skrējieni, kas sākas un beidzas pēc tām 16 stundām, gan tie, kas prasa 6 dienas, tur ir ļoti svarīgs arī efektīvs enerģijas patēriņš. Kā tu spēji sabalansēt savus spēkus garajos maratonos? Un tad droši vien būs 2 stāsti. Viens stāsts būs, kur tev tas jānoskrien, tas gabals ir viss vienā dienā, un otrs stāsts, kur tev tas ir jāsadala pa vairākiem posmiem. Jāsaka, ka abos gadījumos stratēģija ir līdzīga. Es atceros Jaunzēlandē pirms ultramaratona organizatori rīkoja tādu stāstu vakaru, kur tiem cilvēkiem, kas skries pirmo ultramaratonu, stāstīja, kā tad labāk to darīt. Un man joprojām iekrita acīs tas jautājums, ko viena no pieredzējusi ultramaratoniste teica, ka visu laiku distancē viņa sev jautā, vai šis enerģijas, tā teikt, pūliņu līmenis, kādu es šobrīd ieguldu, vai viņš ir ilgtspējīgs, vai es šo pašu enerģiju un pūliņus varēšu saglabāt arī pēc 10 stundām. Ja atbilde ir jā, viss kārtībā, droši turpinu tādā tempā. Ja atbilde ir nē, kas bieži vien arī ir, tad patiesi tagad jūtos ļoti labi, apzinoties, ka man jāskrien vēl 10 stundas, es vienkārši nometu nost to kāju no pedāļa. Un te kā piemēram varētu minēt arī šo 6 dienu skrējienu tuksnesī, Sahārā, kur mēs dzīvojam teltī. Mēs bijām 2 latvieši, 2 baltkrievi un 1 serbs. Kad šis skrējējs no Serbijas pirmo posmu, kas bija relatīvi optimālā garumā, 35 km, viņš finišēja aptuveni stundu ātrāk nekā es pirmajā dienā. Kad viņš attiecīgi vairāk spieda, ātrāk skrēja. Savukārt 4. posmu, kas bija 85 km, viņš finišēja 8 stundas vēlāk kā es. Respektīvi, uz tā rēķina, ka viņš varbūt pirmajās dienās izlikās vairāk, mēs nonācām pie tā, ka to garo posmu es finišēju 11. vakarā, bet viņš finišēja 7 no rīta, kas nozīmē, viņš ekstra nakti pavadīja tuksnesī, skrienu, veicot distanci. Līdz ar to,
pārsvarā tas izaicinājums ir, ka pārķer izliekās sākumā un tad nolūst un tad vairs nespēja. Tā kā censties atkal bremzēt sevi, apzināti bremzēt sevi, pat ja es jūtos ļoti labi, zinot to, ka man distancē būs jāpavada vēl 10, 15, 20 stundas. Teiksim, tas Gran Canārijas skrējiens bija garākais vienas distances skrējiens, kur bija 28 stundas, kas nozīmē, ka tās ir startē pusnaktī, viena nakts diena, tad vēl viena nakts, ka tur paspējas apdzīt, paspējas izskrieties, izlikties, galvenais sākumā neforsēt, nepārķert startu un neizlikties ar to entuziasmu un starta varbūt tādu eiforiju. Kad... Cik kilometru tur bija tajā Gran Canārijā? Tur bija 130 un kopā bija 7000 augstumetri. Augstumetri nozīmē to, ka tas nav tā kā, teiksim, no jūras līmeņa skrien Everestā tikai augšā, bet tas ir augšā lejā, un ja saskaita visus šos kalnus, kas ir uzkāpti, tad kopā sanāk šie 7, kas ir gana daudz. Bet vēl par to taupīšanu, un es iedomājos, ka tu redzi tur pēc 130 kilometriem ir tavs mērķis, tu taču gribi tur ātrāk tikt galā, būt finišā. Tas taču ir ārprātīgi grūti sev taupīt, sev teikt, nē, apstājies, iepauzē mierīgāk. Īstenībā varbūt ir kāds skrējējs, kas pieiet ar šādu pieeju. Es cenšos nedomāt par to, ka tie ir 130 km. Īpaši pašos, varbūt esi jau pēc 4-5 stundas skrējis, un tu jau fiziski esi diezgan liekas, ka esi jau noguris un viss sāp. Varētu beigt. Jā, un ja tu domā tajā brīdī, ka man vēl tikai 100 km, tad ir emocionāli, mentāli grūti, jo tas liekas tik tālu un tik neiespējami. Labā ziņa ir tā, ka parasti šādos skrējienos tā vide ir kontrolēta tādā ziņā, ka distances laikā ik pa 10-15 km ir kontrolpunkti, kuros var uzpildīt tur ūdeni vai kaut ko uzskost, vai kaut kāds enerģijas dzēriens vai žēlējies. Un līdz ar to tad es parasti to ziloni, kas ir tie 130 vai 100 km, cenšos ēst pa gabaliņam, sevi mazliet mānot, ka man jau tikai jātiek līdz tam, tie jau tikai 8 km. Kurš nevar noskriet 8 km? Visi var. Tad ties līdz tam. Tad saka, es aizmirstu visu, kas tagad līdz šim bijis. Nākamais ir pēc 12 km. Tas pareikinu, tas man prasīs, ticamāk, 2 stundas. Ja ir lieli kalni, varbūt pat visas 3 stundas. Un tad atkal tikai tas. Un tad nedomā. Es personīgi cenšos nedomāt, jo emocionāli, mentāli tas salauž, kad liekas, ka es jau jūtos iztukšots un viss sāp. Un ir vēl 20 stundas priekšā. Bet kā tu sev iedod to spēku tajā brīdī, kad vai nu tev ir tas nākamais posms jāskrien, vai nu tā ir tā nākamā diena, un tu esi pamodies 4. diena tuksnesī, tu esi nogurs, tu esi jau skrējis 4 dienas, tev jāskrien ir tā 5. Vēl viens liels gaisa gabals. Kā tu sev iedod to spēku, lai varētu skriet tālāk? Cenšos atgādināt, ka tajā brīdī, kad es tā jūtos, tas ir tāds mirkļa emocijas, jo, ja mēs paskatīsimies atteju no šīm emocijām, tad, un ar racionālu, loģisku prātu to paskatos, skriet, teiksim, šo smilšu maratonu tuksnesī, man ir bijis mērķis 8 gadus. Un tad censties atgādināt to lielo bildi, kādēļ es to vispār vēlējos darīt, un neļauties šim tam mirkļa emocijām, jo, zinu, ja es izstāšos, tad man tas gandrīz vai tā kā neliksies kopā, neliksies loģiski, ka es tagad izstājos tikai tāpēc, ka man kaut kas bija bišķi neērti, jo, ja es to, teiksim, 8 gadus esmu vēlējies paveikt, izdarīt. Un tad, atslēgt savas emocijas, lai nejūt, ka sāp. Tas izklausās tā interesanti, un es neesmu drošs, ka es to varu izskaidrot, kā var atslēgt emocijas un nejust tās fiziskās sāpes vai tās tulznes vai, jo fiziski ir grūti parasti. Un pēc tam, kad ir bijis ļoti grūti un tu esi iztērējis visu savu enerģiju, tad ir ļoti svarīgi arī to enerģiju iegūt atpakaļ. Kā tu atjaunojies pēc šādiem lieliem skrējieniem, vai arī kā tu atjaunojies tūkstnesī tās vienas nakts laikā, kad tu zini, ka tev rītdien atkal ir jāskrien?
Nu, jā, tad tūkstneša gadījumā tur bija lazarete ar tulznu apkopšanu un tādām lietām, bet uzturs tas varētu noteikti ir uzturs, šķidrums, ūdens, sevi atjaunot. Teiksim, ja skatās tādā lielās bildes pēc ultramaratoniem, tad parasti tās ir dažu dienu atpūta, jo tā pilnībā attiet un atjaunoties, tas prasa vairākas nedēļas. Pēdējo es skrēju Austrijā pirms Jāņiem, un tagad būs pusotrs mēnesis. Es teiktu, ka tā kādu mēnesi tas prasīja no tiem 100 kilometriem attiet. Tas, kas vēl motivē noteikti, ir tas, ka es nezinu, kā citiem skrējējiem, bet man ir tā, ka, ja gadījumā es teiksim, izstājos, ko esmu dzīvē no vairākiem simtiem sacensību divreiz izdarījis, tad man obligāti tur jāatgriežas un jāpabeidz tas iesāktais bizness, tā teikt. Un tad ir tā sajūta, ka es patiešām šeit negribu atgriezties, bet, ja es tagad izstāšos, man būs jāatgriežas un vēlreiz šis jāskrien, un es tiešām negribu tam vēlreiz iet cauri, un tad kaut kā sakopo domas un pieveic to līdz galam distanci. Tā kā katram savi motivēšanas rīki. Absolūti. Ir tik daudz dažādu motivāciju, kas skrējējiem un piedzīvo meklētājiem kopumā var būt. Bet kas tad ir tā tava lielā motivācija, jo šie piedzīvojumi noteikti atņem ļoti daudz enerģijas. Gan pirms tam, gan tā laikā, gan pēc tam. Tas viss ir vesels process, bet noteikti tur ir arī kaut kāda cita enerģija, ko tu iegūsti. Kas ir tā, kas tevī nonāk, tad, kad tu piedzīvo šīs, es gribu teikt, grūtības? Man šķiet, ka tas man palīdz justies dzīvam, jo jāsaka tā, ka kopumā mēs kā cilvēki dzīvojam diezgan lielā komfortā. Jebko, ko es gribu, es principā varu aiziet tepat uz veikalu un nopirkt, un ja negribās uz veikalu iet, pat pasūtīt internetā. Un tad mēs dzīvojam tik lielā komfortā, ka mēs tās grūtības gandrīz vai ļoti minimāli izjūtam. Un tad iespēja sevi izaicināt un apzināti ielikt grūtībās, man šķiet tāda ļoti iedod dzīvē ļoti labu balansu, lai nav tā, ka tā dzīve liekas pārāk salda un viss iet no rokas un viss sanāk un viss ir forši, tad apzināti ielikt sevi situācijās, kur būs grūti, kur būs jāpaspiež sevi, jāiziet no komforta zonas. Un man šķiet, ka tajā brīdī, kad es skrienu, jāatzīst, ka, protams, ka es patērēju enerģiju fiziski, mentāli, emocionāli atdodu sevi, un tad es pēc finiša esmu vienkārši tukšs visās šī vārda izpausmēs. Bet, ja paskatās to lielo bildi, tad es teiktu, ka šādi skrējieni man tieši ražo enerģiju. Es viņus, pēc viņiem es varbūt iztērēju skrējienu laikā, bet es atgūstu ar uzviju, un tas man iedod tādu pilnasenīgāku, dzīvāku, to pārējo dzīves pieredzi. Ka nevis es varbūt tikai to baudu, to visas dzīves jaukumus un skaistumus, bet es arī apzināti ielieku sevi situācijā, kur es esmu nosalis kalnos, naktī, mežā, slapšs, izsalcis, un man tā kā jāiet uz, jākustās un jāizaicina sevi uz to nākamo kontrolpunktu. Teiksim, kalnos nereti, teiksim, Argentīnas ultramaratonā starts bija vakarā, līdz ar to pirmās 12 stundas bija pa nakti tumsā. Un tur bija arī jāpārvar zināmi kalni. Un tad tajos kalnos vēja brāzmas bija tik augstas, ka temperatūra bija ap 0 grādiem. Un tad pūš cauri līdz kaulam. Un liekas, ka tagad vienkārši kustēties uz priekšu, tajā brīdī ir grūti, bet kad finišēs, tad ir tāds, tagad ir forši, ka apzināti izlieku sevi ārpus komforta zonas, lai nav tā, ka ja kādreiz dzīvē gadās, ka dzīve piespiež varbūt izsit no līdzsvara, ka es vairs neesmu varbūt tādā kā ārpus laivas, tagad nezinu, ko darīt. Ka es tomēr zināmas grūtības pats sevi apzināti ielicis, kad varbūt uztrenējis to kaut kādu rakstura vai mentālo pusi, tam citām lietām dzīvē tikt pāri veiksmīgāk. Droši vien moderni būtu teikt, tas tāds pašizaugsmes jautājums, vai ne? Protams, var pirkt dārgus kursus un braukt uz visādiem semināriem un coachoties un tā teikt, lasīt grāmatas. Un var arī šādi praktiski sevi izaicināt. Un tā obligāti, kā jau minēju, tā nav jābūt skriešanai. Tie var būt gari pārgājieni, tie var būt gari laivu braucieni, velo,
Katram savs, jā. Katram savs. Vai tu vari pastāstīt varbūt par kādu brīdi, kas tev no taviem skrējieniem ir bijis tāds ar visvairāk pozitīvo enerģiju piepildīts? Brīdis, kur tev likās, ka tev smadzenēs tur kaut kas vienkārši uzsprāgst, kaut kāda eiforijas mirklis. Tie noteikti ir arī tā skaitā ultramaratoni, kad finišē. Man ļoti patiesībā šīs emocijas savukārt arī noteikti tādā īsā laikā dod tāda asfalta skriešana pa pilsētām. Es, teiksim, skrienot maratonu, noskrienot savu personīgo rekordu, tad ir tāds, kad es ne tikai spēju varbūt ilgi turēt un daudz skriet, bet arī ātri skriet un izaicināt. Jo patiesībā ar šīm šosejas vai pilsētu maratoniem skriet ātri ir nemazāks izaicinājums un prasa iespējams pat vēl lielākas pūles sevi uztrenēt tādā formā, lai šos personīgos rekordus skrietu. Tā kā šīs emocijas, es teiktu, ka noteikti pēc visiem pusmaratona, maratona, tādiem ātriem personīgiem rekordiem noteikti ir bijušas. Bet tā skaitā arī garākiem skrējieniem. Es vispār iedomājos, mēs te daudz runājam par tiem lielajiem notikumiem un par tiem skrējieniem, bet tam visam taču ir arī jāgatavojas, un tas noteikti prasa ārprātīgu disciplīnu ikdienā. Ne jau tikai saņemšanos uz tojiem 130 kilometriem. Jā, es šobrīd skrienu vidēji 4 reizes nedēļā, un parasti tā ir aptuveni stunda. Treniņos nedēļas nogalē var būt kaut kas garāks. Ja nedēļas nogalē ir sacensības kādas, tad attiecīgi tad sacensības tiek aizvietotas ar treniņu. Kopumā es esmu no šiem 11 gadiem, ko skrējis, vismaz pusi trenējies pie treneri, kur treneris raksta treniņu plānu. Tad arī zinām atbildība, respektīvi, kad tiek sagaidīts, ka tiks skriets, un tagad jau tur ir skriešanas dienas grāmata, kas ir jāpild, un tad attiecīgi treneris seko līdzi visam šim progresam. Tas pavisam noteikti dod arī motivāciju. Tad kāds kompetents cilvēks, skrējējs no malas, kas iedod to virzienu, kurā trenēties. Šobrīd es trenēju sevi pats, tad vidēji tās ir 3-4 reizes nedēļā treniņi, stundas garumā un tad attiecīgi sacensības. Tu iepriekš stāstīji par to enerģiju, ko tu iegūsti skrienot, par tām sajūtām, vai tu esi kādreiz dzīvē kaut ko citu darot, piedzīvojis līdzīgu spēku sevī? Ļoti labs jautājums. Jā. Es savas tādas apzinātās karjeras pirmos 6 gadus strādāju door-to-door pārdošanā, kur es no 8 rītā līdz 9:30 vakarā staigāju pa mājām, klauvēju pie durvīm un tirgoju enciklopēdijas. Tur tu pieredi pie tiem maratoniem. Un tas bija fiziski grūti, jo bija plus 35 grādi, kā kurā štatā Amerikā. Un bija milzīgs atraidījums, tad tur stunda jābrauc ar velo, piemēram, pirmajā gadā vienā virzienā, stunda otrā virzienā. Tevi neviens nelaiž iekšā, tu esi izcepies tajā dienā, tad esi tajā saulē. Visi saka nē, un tad patiesībā es nekad tā īsti par to nebiju domājis, bet tagad, kad tu jautā, šīs divas lietas, es domāju, ka var sasaistīt kopā. Garas dienas pavadīt arī tādā vidē, kur tevi no visām pusēm tevi, tā var teikt, masē. Gan tev mentāli saka, nē, man nevajag ej prom, un tur varbūt kāds vēl sauc policiju, un arī fiziski ļoti izsmelt sevi līdz pēdējai vīlītei, tās garās stundas tur strādājot. Tad es teiktu, ka noteikti var sasaistīt šīs divas lietas kopā, jo tādas pa īstam garākos ultramaratonus es sāku skriet pēc tam, kad es jau biju sācis šajā pārdošanā strādāt, jo pirms tam tie bija tādi īsāki skrējieni. Gunter, es domāju, ka mēs varētu atsevišķu sarunu droši vien organizēt par katru tavu skrējienu, jo vismaz no tām mazajām epizodēm, ar kurām tu esi dalījies, man šķiet, ka tur ir ļoti daudz ko dzirdēt un uzklausīt, bet noslēdzot šo sarunu, es gribu tev uzdot vienu jautājumu, kas apkopo visu kopā. Tu stāsti par nagiem, kas nonāk, tu stāsti par grūtiem kalniem, garām stundām, fiziskām grūtībām, mentāliem izaicinājumiem un
tu zini, ka to visu jau varētu arī nedarīt. Nu, varētu sēdēt mājās un nedarīt, bet tu izvēlies darīt. Kāpēc? Tas varētu būt tāds pašcieņas jautājums. Un es nezinu, kā ar citiem cilvēkiem, varbūt atkal katram tā motivācija ir sava, bet, teiksim, ja es tagad nedēļu no vietas nebūšu skrējis, tad es kaut kādā ziņā, es negribu teikt, ka es sevi cienīšu mazāk, bet es noteikti jutīšu, ka mana pašdisciplīna un mans, tā teikt, režīms vai raksturs kaut kādā ziņā, es tagad sāku iet vieglāko ceļu un sāku palaisties, kļūst slinkāks un tam līdzīgi. Līdz ar to, jāatzīst, ka man tas laikam ir tāds pašcieņas jautājums būt disciplinētam dzīvē, kas, teiksim, tai skaitā gan sporta, tādā aktīvās atpūtas vai aktivitāšu ziņā, gan arī darba ziņā, tad tāda disciplīnas, pašcieņas jautājums, jo, teiksim, protams, ka es varu tagad neskriet 2 nedēļas mēnesi, bet kaut kur prātā aizmugurē es jutīšu, ka tas ir ka es kaut kādā ziņā bišķiņ palaižos, jo katra skriešana patiesībā prasa zinām disciplīnu. Arī pat, ja es to daru gandrīz 20 gadus, teiksim, lai izietu no rīta 7 un to stundiņu izskrietu, ir rīti, kad tas prasa zinām tādu mazliet piespiešanu vai mazliet tādu sevis, ka man tas ir vienkārši jāizdara. Līdz ar to, tas tāds disciplīnas pašcieņas jautājums. Un vēl pirms mēs atvadamies, kas ir tavs nākamais mērķis, tuvākais maratons, kas tev ir ieplānots lielais? Ļoti labs jautājums. Jāsaka tā, ka no tādiem mazākiem skrējieniem Latvijā patiesībā katru nedēļas nogali ir, kur skriet. Katru gadu ir 7 stirnubuku posmi, ir dažādi pilsētu pusmaratoni, maratoni un vēl vis kaut kas. Līdz ar to tad šobrīd es jau sāku pamazām plānot nākamo sezonu, un jāsaka, ka visi šie prestižie ultramaratoni, viņi ir tik populāri pasaulē, ka tur ir loterijas, respektīvi. Tur tā vienkārši nemaz nevar tikt. Ir, teiksim, viens skrējiens, kur es piedalos loterijās jau 4 gadus. Labā ziņa ir tā, ka tās biļetes akumulējās, uzkrājās, tad ar katru nākamo gadu ir lielāka iespēja tikt. Tad nākamajā gadā patiesībā es domāju, ka tad būs iespēja noskriet savu pirmo 100 jūdžu maratonu, kas tas būtu 160 ar astīti kilometri. Līdz šim ir bijuši pārsvarā 100, 110, tad Grankanārijā 120, 128, 130. Tad tas būs tāds pirmais 100 jūdžu maratons, ko plāno nākamajā gadā. Varianti ir 3, kur viņi notiek. Tas varētu būt tad UTMB pats, tas varētu būt Western States, Kalifornijā, vai tas būtu trešais variants ir apkārt Fudzi vulkānam Japānā. Līdz ar to tad kāds no šiem nākamgad es ticu, ka tiks realizēts. Šī laikam ir tā reize, kad tiešām var novēlēt veiksmi tajās loterijās. Jā, tieši tā, drīzāk veiksmi loterijā, nevis veiksmi man distancē. Jā, tieši tā. Tas, kas distancē, par to tad es parūpēšos, bet vienkārši tad veiksmi loterijās, lai tiktu uz šiem skrējieniem. Jā, es ticu, ka tur tu tiksi galā, tāpēc veiksmi arī es tev vēlēšu, lai tavi cipariņi vai biļetītes vai kas tur tiek lozēts, lai tas izvalkas ārā tajā brīdī un tu tiec piepildīt savu nākamo mērķi. Gunter, paldies tev liels par sarunu. Paldies, Elīna.